Sveiki! Kā tev gāja ar pirmo drosmi darbu? Bija viegli vai grūti izmeklēt tavu ceļu dzīvi? Ja tu esi izdarījis, labi, tu esi malacis. Tikpat svarīgi pārbaudīt mūsu dzīves ceļu ir arī skatīties uz to, kas mums ir priekšā. Tā kā auto veistīgas, kas ļauj mums redzēt visu ceļu uz priekšu. Un arī mums ir atpakaļ spoguļi, maziņu, kurš mums dažreiz mēs skatāmies, lai redzētu, kas mums ir aizmugurē. Šajā nedēļā gatavosim uz otro drosmes darbu. Turpināsim lasīt Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 13. nodaļu, 13. pantu. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs. Šodien es gribētu ar tevi runāt par ticību. Ticība parāda, ka tas, ko tu gaidi, lai notiktu, tikt izpildīts arī tad, ja tas nav redzams ar acīm, nav sataustāms ar rokām un ar sajūtām nav uztverams. Ticība ir dāvana, ko mēs saņemam no Dieva. Un ticība ir ļoti aktīvs process, kas mums stiprina, iedrošina un dod jēgu mūsu dzīvēm. Mēs tiekam pārveidoti no zemes radības par Dieva bērniem. Vēl mums ir svarīgi uzzināt, kur un kādā pamatā mūsu ticība ir būvēta. Mēs pazīstam cilvēkus, kuri savu karjeru ir veidojis ticībā, bet kad nāca pasaules ekonomiskas krīze, daži no viņiem tika atlaisti un jūtas apkrāpti. Citi uzskata, ka viņu dzīves biedri ir atbildīgi, lai padarītu viņus laimīgus. Viņi ticēja no visas sirds, ka viņu attiecību pamatu varētu viņu paši veidot, bet kādu dienu laulības pārkāpšanas ieradās bezklauvēšanas pie viņu durvīm un ģimenes attiecības sabruka. Varbūt tu arī uzticējies kādam draugiem, bet tas notika tāda laika, kad tev visvairāk vajadzēja viņu atbalstu, bet tie nebija laika, nebija gatavi arī tev palīdzēt. Arī Dieva nāvi, kad daži apgalvoja, izraisīja daudziem pagrimšanu ticībā. Viņu kļuva ironiski, rūgtama un pesimisma pilni, atkarīgi no dažādām vielām, aizdomīgi par visu un par visiem. Šonedēļ es tevi aicinu tuvoties tavam radītājam. Viņš ir gatavs tev pieņemt, lai tev atbildē. Viņš vēlas dzirdēt tavu balsi, tāpat kā mēs, vecāki, gribam dzirdēt savus bērnus. Kā jau mēs teicam iepriekš, sāc redzēt savu veistīgo ticību un pārtrauc tērēt laiku, enerģiju, šaubām un vilšanām, kas tev nāk līdz no pagātnes, no atpakaļ spoguļiša. Šodien izdarīsim otru drosmes darbu. Lūgt Dievam pēc ticības, bet ja tavu atbild man nav pietiekami ticības, lai lūgt, varbūt es nevaru saprast tavus motīvus, bet Dievs var tevi saprast. Viņš zina visu par tevi. Viņš zina tavu dzīves stāstu no brīža, kad tu biji radīts tavas mammas miesā. Lūksim, lai Dievs tev radītājs tev dod ticību. Es tevi aicinu šajā nedēļā izlasīt divas domas no manas mīļākās grāmatas. Pirmā doma atrodas vēstulē Ebrejiem 11. nodaļā, un otra doma ir atrodama Jēkaba vēstulē 1. nodaļā. Lai tev ticības pilna jauna nedēļa, es tevi apskauju. Tiksimies! Atā!